Reiz tagad te manī tie 600 no leduskapja ieraugs. Es novācu nost tas virsiņu, novācu nost sākumā, un tūlītās es viņu sajaukšu, lai ir vienmērīgs, un sadalīšu, ko es lietošu šodien ieraugam, un ko es likšu tālāk leduskapī priekš nākamās reizes. Tātad nākamais ir uztaisam šo te 200 ml uzliek pa nulēm un pieliek klāt. Sākumā vienmēr sāk ar ūdeni 200. Tagad es taisu to, ko es atstāšu līdz nākamajai reizei. 200 ir apmēram plus mīnus, un tagad 200 šo ieraugu, ko izņēmu no leduskapja. Redz, kāds viņš ir. Opā, labi, ok, tur te plus mīnus. Un tūlītās liksim klāt miltus. Jā, 200. Redz, kur speltas, piešu milti, pilngraudu, Herkules vai kāds cits. Arī apmēram plus mīnus 200. Un to visu sajaucam, vāciņu virsū un leduskapī priekš nākamās reizes. Tiek paņemts vēl viens trauciņš. Man patīk šie te trauciņi tādi. Viņi jābūt vienādiem. Atkal uztais pa nulēm. Reku šitais būs uz samaisīšanu. Un tagad pa nulēm. Un reku būs mūsu ieraugs. Tā kā mēs dabūnam 289. Bet tas nekas. Mēs lejam klāt tos pašus. Ir vairāk nekā mūsu parastā ierauga proporcijās. Sanulējam un lejam 200 grami tīra ūdens. Mēs ņemam šo te osmozes veidā izfiltrēto ūdeni. 200. Un to pašu speltes miltus tūlītās piegāzīsim klāt 0. Speltes milti. Paši strādājam ātri, laika mums nav. Meitenēm jāmācās, man jāstrādā. Tur tie grami plus mīnus vairāk mazāk. Visu šo te sajaucam un atstājam siltā vietā. Šodien maizes taisīšanai tas būs paredzēts, šis te maisījums ar ieraugu. Viņš aktivizējās ar jauniem miltiem. Atkal mēs nonulējam ar to trešo tukšo. Un tagad skatāmies, mums iet uz ieraugs, uz leduskapi. Es kā teicu, 600 sanāk, 200, 200, 200. Un šodienai ieraugs aktivizēts, redz, gandrīz pa 100 miligramiem ir vairāk, jā. To sajaucam un liekam siltā vietā. Tā, lejam atkal priekš mīklas, reku pa nulēm ir, lejam apmēram 650 pēc manas pieredzes. 650. Tad ir tā konsistencija forša tāda, viņš nedrīkst, diezgan precīzi, tāpēc citu ļoti reaģē ūdens. Ņemam tagad miltus pa nulēm, vai kilogramu bio, šmio, kaut kādi tie kviešu milti. Gāžam iekšā, te mazākā kilograms palicis, jo te kāds ir kaut ko te iesācis bija šo paciņu. Paņemam nākamo kaut kādu, kas tie ir arī iet uz beigām, nezinu. Jāizlieto viss. Kamēr dabūnam kilogramu augšā. Tātad ūdens 650 un ūdens. Jā. Reku kilograms viss. Liekam iekšā. Aparātā liekam un palaižam tagad. Un tā viņš smuki sajauksies, samaisīsies un tad ir tā saucamā autolīze jātur.
pēc pāris stundas tur veidosies proteīns, glutēns. Reku maisās tīri milti ar tīru ūdeni, un es ieteiktu vienmēr, kamēr notiek autolīze un vispār strādājam ar mīklu, samitrinam virtuves vielu kādu tīru, uzliekam maisītājiem vāku, un es viņu parasti tā apklāju, lai tā mīkla neapkals. Un pēc kāda brīža atkal atnākšu un pajaukšu, pamaisīšu viņu. Tā pēc kāda brīdiņa atnāc apskatīties, kā izskatās, palaižam. Nu jau notiek pamazām reakcija un mīkla paliek ar vien tāda viendabīgāka un pastāvēs vēl brītiņu un viņi būs vēl labāk, jo tur veidojas glutēns. Tā esam ciet, lai tur darbojās. Tā. Ir mīkla ar ieraugu jau ir iekšā. Ņemam pilnīgi kaut kādus bišķus dūlo, kaut kādus olīveļu. Nu, viņi ir rūkti, jo viņi no Spānijas, bet burtiski ņemam kaut kādus gramus 100. Tad es ņemu, man ļoti patīk bio kokos eļļa. Iemetu, viņi ir aromātiski, drusku pēc kokosiem. Nu, kopā, ja sver sākuma, ja nezina, kā uz dūlo to izdarīt, tad tas apmēram 160–150 grami uz šito daudzumu. Neaizmirstam zelta rieksts, ķirbju sēkliņas, ļoti labi iet klāt. Tad sāli, 2 ēdam karotes, 30 gramu šito daudzumu. Un 2 ēdams karotes tā arī ir. Nedrīkst aizmirst sāli, tāpēc, kad tas tam ir negaršīgi, ja nav sāls. Tā. Un ņemam medu. Medu arī kaut kāds, ja sver, kaut kāds 130 līdz 150 grami. Bet tā es apmēram piešāvies, ņemu kaut kādas 5 karotes, jo medus ir smags. Apmēram šādas ēdam karotes, 4 un 5. Jā, un šāds te medus, kas jau ir jau sacukurojies, viņš diezgan ilgi. Jāmaļ, kamēr viņš izkūst viss. Pagaidām ir viss. Ir 2. dienas rīts. Mēs ieslēdzam cepeškrāsni, griežam uz konvekcijas, 250 grādus maksimālais un palaižam. Skatāmies, kas ar mūsu mīklu. Ir putusies. No rīta vairs neko nemaļam. Vienkārši ņemam ārā. Un gatavojam. Labrīt! Juzu. Un viņu tūlītās liksim cepšanas traukā. Tā mums ir uzradies palīgs, jā. Juzu. Staigā pa galvu. Tā iesmirdzinam, parastais ūdentiņš. Iesmirdzinam. Apsmirdzinam šo te papīru un liksim iekšā tūlītās mīkliņu.
Tikai papīrs aizskalējā. Ļoti labi uzrūgusi, ļoti brīnišķīgi, skaisti, liela mīkla. Skaista mīkla, liela mīkla. Jā. Lietojam daudz ūdeni. Žēlojam, izveidojam formiņu. Jā. Tā, iekārtojam. Mīkliņu iekārtojam, smuki sanāca, ļoti smuka mīkliņa sanāca. Ļoti skaisti sanāca mums. Jā. Tā, temperatūra ir sasniegta. Mēs tūlītās šito apgriežam nedaudz. Tu lieko papīrīti. Arī. Mēs tā kā bišķi iekārtojam un liekam iekšā. Un tagad obligāti, kas jādara, jāuzliek uz 55 minūtēm, es lieku 55, man vienmēr sanāk labi ar tiem 55. Un nometam bišķi nost uz 225 grādiem. Aiziet! Tagad atliek gaidīt. Un ik pa brīdim jāatver vaļā un jāiesmidzina ūdentiņš, lai tā miziņa nepaliek stipri cieta, lai var augt kukulītes. Kaut kā tā. Tā ir pagājušas 15 gandrīz minūtītes un atveram vaļā. Redz, ka ir augšā viss jau. Jā, un lai viņi nesasprēgā diži. Vienkārši smidzinam. Citi liek bļodiņu ar ūdeni, bet man vislabāk šādi te patīk. Apsveicinīgi iesmidzin iekšā mitrumiņu. Un aiziet. Turpinam. Un tā apmēram ik pēc 15-20 minūtītēm. Nu, lūk. Jā, neiztiks bez garoziņas sasprēgāšanas. Nu, bet tas jau netraucē pēc tam ēst viņu. Nav nemaz tik traki. Tā. Atskanēja signāls, kad ir beidzies, bet neņemam ārā. Neņemam ārā, atstājam, kamēr pilnīgi visa atdziest. Kad pilnīgi atdzesīs, ņemsim ārā, liksim uz režģīša un atpūtināsim maizīti. Nu, tas aizņems apmēram pāris stundiņas. Tā, pagājuši jau ir 1, 2, 3,5 stundas. Jā, vēl maizīte silta. Nu, griežam viņu. Skatāmies, kas ir tāda bišķi šoreiz. Cik viņa tāda pleckiņa bišķi. Tā. Bet ir ļoti, ļoti gatava. Nu, skatāmies. Viss ir tik skaista. Tik laba maizīte. Un smaržo fantastiski. Nu, lūk, tā ir gatava. Tad es vienu lieku ēšanai, tad pārgriežu vēl uz pusēm un plastikāta maisiņos un leduskapī iekšā. Un tā veselu nedēļu mēs ēdam.